stupendous last evening. Talking to my colleagues. Blue somehow. Yes, I work in the office. History. Cienījamie mediju pārstāvji, sākam preses konferenci pēc Latvijas un Igaunijas valsts prezidenta tikšanās. Vispirms lūdzu vārds ekscelencei, Latvijas valsts prezidentam Raimondam Vējvanim. Labrīt! Man tiešām ir patiesas prieks un gods gan vakar, gan šodien tikties ar manu Igaunijas kolēģi Kersti Kaljulaidi, jauno Igaunijas prezidenti. Un, protams, ka tikšanās gaitā mēs runājam par ļoti daudziem jautājumiem, jo pašlaik mēs dzīvojam ļoti dinamiskos, trauksmainos ģeopolitiskos apstākļos Eiropā un pasaulē. Protams, tā bija viena no tēmām, par ko mēs runājām, gan par Ukrainu, par saspīlētajām Krievijas ASV attiecībām un, protams, migrācijas jautājumu, bet te pašā laikā, protams, daudz svarīgāk bija pārunāt mūsu kopīgās sadarbības iespējas starp Latviju un Igauniju, jo Igaunija ir mūsu cieši sabiedrotais reģionā un kopumā arī Eiropā un pasaulē, un tāpēc ir ļoti būtiski veidot ļoti labas, draudzīgas attiecības. Un es redzu tam pamatu, jo mūs tomēr vienmēr mūsu sadarbība ir balstījusies uz kopīgām pamatvērtībām, tas ir uz brīvību un demokrātiju, un tās ir tās pamatvērtības, kas arī mūsu sadarbības pamatā. Šī sadarbība ir ļāvusi gan Latvijai, gan Igaunijai kļūt par Eiropas Savienības, NATO un tagad arī OECD dalību valstīm. Un, protams, šajos dinamiskajos apstākļos, kas ir pasaulē, ir ļoti būtiski, lai visos formātos, kuros mēs piedalāmies, tās valstis būtu vienotas, lai mēs spētu, neskatoties, ka ir dažādi viedokļi dažādos jautājumos, tomēr panākt kopīgu viedokli un pieņemt lēmumus. Vai tās būtu ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, vai tā būtu palīdzības sniegšana kādām valstīm, vai tie būtu migrācijas jautājumi. Protams, mūsu reģionam ir ļoti svarīga enerģētiskā drošība, un tas arī bija viens no sarunu tematiem, ko mēs pārunājām, jo pirmkārtām tie ir reģionālie infrastruktūras projekti, kā piemēram savienojumi ar mūsu kaimiņu valstīm – Igaunija, Somija, Lietuva, Polija, Lietuva, Zviedrija, Latvija, Igaunija un, protams, tādi strateģiski projekti kā Rail Baltica, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs projekts visām trijām Baltijas valstīm, jo beidzot veidosies savienojums ar Eiropas Savienības transporta tīklu, un arī tas būs iegūms mūsu uzņēmējiem tranzītā. Neapšaubāmi, runājot par enerģētiku, mēs pieskārāmies Nord Stream 2 jautājumam, jo šis projekts, mūsuprāt, neatbilst Eiropas Savienības enerģētikas savienības mērķiem un principiem, un viņam nav īsti ekonomiskā pamatojuma, un tāpēc viņš vairāk izskatās pēc tāda ģeopolitiska projekta, lai pārvirzītu gāzes plūsmas no dienvidiem uz ziemeļiem. Tā kā ir noticis balsojums Lielbritānijā par Brexitu, un Igaunijai nākamā gada otrajā pusē būs jāpārņem Eiropas Savienības padomes prezidentūra, tad neapšaubām mēs arī runājām par Igaunijas gatavošanos prezidentūrai un par iespējamām prioritātēm viņu darbā. Un mēs bijām vienisprāt, ka ir jāpadziļina Eiropas Savienības sadarbība, it īpaši vienotā digitālā
tirgus attīstībā un, protams, enerģētikas savienības attīstībā. Bet šie ir visi lielie jautājumi, kas ir tādi globāli jautājumi, un neapšaubām, ka mūs vairāk interesē tieši praktiskā ikdienas sadarbība starp Latviju un Igauniju. Un es nevienreiz esmu teicis, ka nav jākautrējās teikt, ka ir jāmācās no saviem kaimiņiem, un tai skaitā es esmu minējis to, ka mēs daudz ko varam mācīties no mūsu tuvākajiem kaimiņiem Igauniem, tātad no Igaunijas, jo daudz jautājumu, dažādi risinājumi, kas tiek plānoti ieviest pie mums Latvijā, jau ir varbūt ieviesti Igaunijā, un tāpēc nav jāatklāj jauns ritenis, bet jāpadalās pieredzē, lai saprastu, kas ir tās problēmas, kādi ir labākie risinājumi, lai šīs problēmas varētu atrisināt un droši iet uz priekšu, un tāpēc es domāju, šī sadarbība starp abām valstīm ir ļoti, ļoti nozīmīga, un viņi ir jāpastiprina. Un es redzu potenciālu, un, protams, es gribu novēlēt savai kolēģei spēku un izturību. Tās ir ļoti svarīgas īpašības prezidenta darbā, bet es redzu, ka viņai šīs īpašības piemīt, bet tai pašā laikā, protams, mani priecē tas, ka mēs tādā reģionā esam 2 prezidenti ar biologa izglītību. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti labs potenciāls tādam kopīgam darbam, lai padarītu varbūt Baltijas valstis par tādu zaļāko reģionu pasaulē. Tā kā es domāju, ka mēs pie šī jautājuma kopīgi varēsim vēl pastrādāt. Paldies! Lūdzu vārds viņas ekscelencei, Igaunijas valsts prezidentei Kristīnai Kalevalēdai. Thank you, Raimons, if I may say so. Thank you, President Ējanis Raimons, for your kind words. As I already explained to you, we could share the first name easily had I been a boy. Protams, kā es minēju, manu jaunāko brāli sauc Raimonds. Raimonds un viņu nosauca vecāki tā par godu Raimondam Paulam. Man ir paties prieks būt Latvijā un apciemot Latviju. Liels paldies par lieliskajiem vakariņām vakar. This is my first foreign visit since becoming president of Estonia. I left Tallinn yesterday morning, stopped in Helsinki, and then I'm very pleased to be here in Riga right now. Because Latvia is one of Estonia's most important allies and partners. We cooperate very closely in the European Union, NATO and other international organizations. We are like-minded and we share our analysis of the international situation. We also in many regional points, always together. Last night we concluded that economic and trade relations between our countries are very close. There are a number of successful Latvian companies in Estonia. We very much welcome these investments and we will soon welcome you yourself in Estonia for an inauguration of a factory in Tallinn, which is the biggest and most fashionable, most advanced Latvian investment into Estonian economy. So, as you said so kindly, you very often learn from Estonians, but don't be shy also to be proud of your own achievements. Learning is never one-way street. There is always something we can learn from each other. And I have been for years following closely the developments also in Latvia and been happy for you for our advancements together. We also cooperating closely in the fields of transport, energy and ICT, and projects like Rail Baltic are truly strategically very important. We in Estonia hope that this project will get implemented as planned, as fast as possible, and that all the problems still left to solve will be solved quickly, and we will be able to participate in the Connecting Europe facility as planned. This transport corridor is one of the most important transport corridors mapped out in the Europe, and it will join us to the Europe by railways, which will also hopefully bring a lot of northern transport trade to our rails.
sniegs savu pienesumu mūsu valsts Unfortunately, attīstībā. we are living, as you Diemžēl said, mēs President, dzīvojam, in kā unstable jūs times. augstgadātais The prezidents security mums situation minēja, in Europe ļoti and nemierīgā beyond laikā. is truly Situācija ir ļoti unpredictable nemierīga gan Eiropā, and gan arī increasingly citviet tense. pasaulē. Un There are tāpat arī many crises sasprindzināts that need attiecības our starp attention, tautām including the lielvarām. conflict Tāpat ir in nepieciešama Ukraine, the extremely uzmanības serious and pievēršana gan tragic ļoti situation in Syria, traģiskai situācijai and of course Ukrainā, kā our arī common Sīrijā neighbor un to mūsu the east, tuvākajā Russia. Attiecībās ar mūsu tuvāko We are both kaimiņu valsti paying a lot Krieviju. of attention to our own Abas security. valstis pievērš Yesterday I ļoti lielu congratulated you uzmanību, on un arī the mēs rise abi of pievēršam defense ļoti lielu expenditure. uzmanību I also informed you that drošības jautājumiem. Estonia Es has vakar raised informēju also prezidentu its Kubu, defense ka expenditure now Igaunija above ir 2% palielinājusi of the savu GDP, aizsardzības budžetu līdz precisely for the need of 5% providing no host-nation IKP, support lai to nodrošinātu implement the Warsaw līderu NATO decisions. valstu vadību un It is costly to NATO our societies, Varšavas but samatā on the other pieņemto hand, lēmumu īstenošanu. as I said in my No otras inauguration puses, speech, kā es minēju savā inaugurācijas in our runā, case it is always mūsu about gadījumā security. runa vienmēr Security ir is the tikai par most drošību. Un important drošība ir aim for us. visbūtiskākais We need mērķis to keep mūsu our countries attīstībā un safe, mūsu to hand them over to pastāvēšanā. our children and Tādēļ grandchildren. mums ir It is no jādara viss easy iespējamais, task, lai stiprinātu drošību, but un I mēs think būtu together spējīgi we nodot can mūsu work towards valstis, safe mūsu future. bērniem un mūsu We face mazbērniem many European and nākotnē. global challenges, Mēs but I saskaramies am ar encouraged izaicinājumiem un by the problēmām fact gan Eiropā, that gan we arī face savās them valstīs un together citviet pasaulē, with bet, likely kā jau minded minēju, countries, mēs domājam countries who also līdzīgi, have similar valstīm ir perception of the līdzīga European Union Eiropas and who Savienības also uztvere, share un arī their views abām of what should valstīm become ir of the European vienāda izpratne Union par in the to, future. kādai Eiropas And I Savienībai promised būtu to jābūt provide all nākotnē, my own un es experience on the vakar European solīju matters sniegt to our visu savu discussions iespējamo with you, atbalstu the attiecībā other uz presidents Eiropas of the Savienības region, lietām, to lai take our mēs common case apusēji forward. varētu Indeed, ieņemt we have vienādu studied nostāju similar dažādos subjects būtiskos at university. jautājumos. You Lai gan augstskolā environmental mēs engineering, me pētījām genetic engineering. dažādus un So studējām we have this dažādus common priekšmetus un interest. līdzīgus priekšmetus. We're also quite Augstskolās close, mums ir engaged, ļoti cieša which saikne makes it gan even easier to izglītības talk to ziņā, each gan other arī in vecuma an ziņā, open and kas daudz, matter-of-fact way. daudzkārt We have atvieglo promised to sarunu change mobile phone vešanu numbers un savstarpējas and use them izpratnes as apmainīšanu. often Mēs as esam we need. apmainījušies arī ar So, telefonu numuriem, mēs I'm looking izmantosim hopefully pēc iespējas into the future vairāk and nepieciešamības looking gadījumā. forward Es to ļoti our close ceru, cooperation lieku in the ļoti coming lielas years. cerības uz Thank you nākotni very much. un Thank you, sadarbību President tuvākajos gados. Liels paldies valsts prezidenta kungam, Raņa Vējoņa, Ramata Vējoņa kungam. Lāsma Bītara LMT ziņas. Jautājums par Baltijas valstu sadarbību. Cik cieši jums šajā piekritā šķiet, ņemot vērā to pašu Rail Baltica projektu un problēmas virzībā, kas izskan? Un, lai arī niansi, tomēr Igaunijas prezidenta pirms vizītes Latvijā piestāja arī Somijā. Cik cieši jums šķiet šobrīd šī sadarbība? Es domāju, ka šī sadarbība ir ļoti laba. Un, protams, kā jebkurā ģimenē, tad var būt kādas problēmas, bet tās problēmas vienmēr tiek atrisinātas, jo tomēr svarīgi ir saglabāt ģimeni. Un tāpēc arī Baltijas valstu sadarbībā ir kaut kas līdzīgs. Protams, kādas problēmas sadarbībā brīžiem ir, bet tomēr mēs vienmēr atrodam izēju, atrodam risinājumus, kā šīs problēmas novērst, lai tomēr visas trīs Baltijas valstis strādātu kopīgiem mērķiem. Kaut arī piemērā Rail Baltiku bija ļoti daudz sarunu, bet rezultāts jau tika sasniegts un līgumi tika parakstīti un projekts tiks ieviests. Tāpēc tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, ka notiek šis dialogs starp valstīm, starp valstu vadītājiem dažādos līmeņos, lai tomēr tiktu pieņemti lēmumi visa reģiona un, protams, atsevišķi katras valsts attīstībai. Attiecībā par vizītēm uz Somiju vai Latviju, tomēr es gribētu teikt, ka vizīte bija gan uz Somiju, gan uz Latviju vienā dienā. Un, protams, ka Somija arī ir liels mūsu sadarbības partneris. Es arī pēc 10 dienām došos vizītē uz Somiju pie sava kolēģa, lai pārunātu ciešāku sadarbību tieši Baltijas reģionā. Tā kā tas, ka kaimiņi aizbrauc pie kāda no kaimiņiem, tas, manuprāt, ir ļoti normāla prakse.
Thank you. I totally agree with you that it is very important that we keep close contacts with our neighbors. And please do not try to read anything into the fact where I physically go first or second. It has absolutely no significance. It's just a problem that I am alone, one president. Hence, I cannot be in two places at the same time. Or even more, we have many good neighbors, one worrisome. I'm here to talk openly about the issues also of the Rail Baltic. We've had discussions in Estonia about whether we did it correctly, where we're too quick to choose our final track, trying to save every single minute before we knew what is going to happen more towards the south. But this does not deter us from moving forward. We just need to talk all aspects through, and then we need to move quickly enough to be able to capture the money currently penciled in for this project. It will not be there forever. We need to make sure that we stay in the deadlines and we follow the rules of how the European money needs to be spent. For me, this is a natural instinct because of my long career in the European Court of Auditors, so I need to stress that as well. I think cooperation between like-minded countries within every multilateral framework which we together participate in can only enhance our role and our position in Europe and in the world. Similarly, in economic terms, of course there is healthy competition. There has to be healthy competition between companies from different countries. But together, when we actually work closely towards the rest of the world, we can also enhance each other's capacity to compete in the wider region and globally. We are all small enough to remind us that cooperation is a better word than competition in some cases. Competition is something which allows us to make sure that we do not overinvest and overpay, but cooperation allows us to make us stronger together in the future. Bet sadarbība stiprina mūsu ilgtermiņā. Prezidenta kungs, kāda būtu vislabākā pieeja attiecību risināšanā ar Krieviju, lai varētu nodrošināt drošību mūsu reģionā? In defense issues with our international partners. Similarly, in diplomacy, I believe that the leverage of our partners is the most important asset what we have in this debate. While we were having our dinner yesterday, there was a council meeting going on, and the heads of states were discussing European actions and positions towards the situation in Syria. They came to the conclusion that we need to keep the unity, and if the situation does not improve, there may be more than words. There might be action to take care that the current most awful humanitarian crisis will be solved. So together with our partners we stand, and together we get results. Paldies. We know that Russia deployed Iskander missiles to Kaliningrad 2 weeks ago. Kā Krievija izmanto nolīgtus aģentus, kas ir mainījies drošības ziņā reģionā un kādas pretrīcības vai kontrapasākumi tiktu pieņemti? Protams, kaimiņus neizvēlās, un Krievija veic veselu virkni darbību, lai nostiprinātu savus bruņotos spēkus un, protams, vienlaicīgi veiktu dažādus treniņus, dažādas tehnikas pārvietošanas reģionā. Mērķis, kāpēc tas notiek, tas, protams, ir viņiem zināms. Mēs to uztveram kā spēka demonstrāciju, bet nekāda pretdarbība no Baltijas valstu puses vai NATO puses, protams, šāda nebūs. Mēs turpināsim sadarbību tik tālu, cik tā ir iespējama ar visām pusēm, lai tomēr tie lēmumi, ko mēs pieņemam,
gan Eiropas Savienībā, gan NATO, viņi būtu vērsti uz mūsu reģiona drošības nostiprināšanu. Tajā skaitā tāpēc ir ļoti būtiski NATO Varšavas samita lēmumi, kas paredz to, ka no nākamā gada Baltijas valstīs un Polijā tiks izvietots papildus kontingents NATO spēkiem. Tās valstis būs ļoti dažādas, tātad NATO spēku prezentācija būs reģionā ļoti plaša, un pamatmērķis visām šīm darbībām, protams, ir atturēšana. Atturēšana un vēlreiz atturēšana. Indeed, if I may remind everybody present that NATO obligation number one for every country is to protect themselves, to be able to stand up for themselves in difficult times. And then there is the enhanced cooperation of NATO partners. NATO partners have moved in last years with great steps to make sure that we are protected together by these two elements. First, protect yourself. Second, rely on your allies. Also, decisions made us stronger, but we need to make ourselves stronger every day as well. Thank you.